Jau 2011. gada laikā Vijās ap prezidentei radās ideja par augstskolas karsē meiteņu grupas izveidi. Sākotnēji atsaucība no dejot gribētājām bija negaidīti liela, taču sākoties aktīvākai darbībai izveidojās grupas pamatsastāvs, kas veidojas no aktīvākajām un motivētākajām meitenēm. Un tagad, uzsākot 2012. gada rudens ziemas sezonu, treneris Lindas Čuzas pavadībā Latvijas gāzes ēkā 3 reizes nedēļā norisinās BK Vijā karsē meiteņu treniņi. 11 entuziastiskas Vidzemes augstskolas studentes aktīvi ņem dalību tajos, lai atbalstītu augstskolas basketbola komandu. Meitenes ziedo savu laiku un enerģiju, lai katrās mājas spēlēs priecētu un uzkarsētu līdzjutējus un iedrošinātu basketbolistus. Vismaz es tā uzskatu, ka jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt. Tā kā skolā ir daudz jāmācās, un pēc tam šeit var iegūt enerģiju. Jā, man liekas, ļoti daudz uzskata īstenībā, ka ko tu tagad esi uz treniņiem 2 stundas, un tikai 11 būs apakaļ. Es tikai nesen esmu kļuvusi par kapteini, bet cik es esmu piedzīvojusi šo savu amata izaugsmes laikā, tad īstenībā meitenes sniedz ļoti daudz man, un viņas arī ļoti daudz no manis prasa, un man arī līdz ar to ir daudz, ko viņām dot. Un viņas īstenībā, viņas nāk regulāri, viņas pašas organizējās, pašas ņemās un darās, un tiešām arī cenšas. Jūs arī paši šodien redzējāt. Man tiešām liels prieks viņām strādāt, jo viņas man sniedz prieku, laimi īstenībā un lielu gandarījumu sajūtu. Tā kā īstenībā viņas diezgan ir prasīgas. Tas tikai nozīmē, ka viss norisinās uz pilnību un attīstību. Treniņos tiek apgūti deju soļi, kā arī tiek uztrenēta fiziskā sagatavotība, lai meitenēm pietiktu enerģijas uzkarsēt kuplo skatītāju pulku. Arvien vairāk tiek domāts par jauniem priekšnesumiem, lai katrās mājas spēlēs komandas atbalstītājus pārsteigtu ar ko jaunu. Meitenes atzīst, ka atsauksmes no skatītājiem ir dažādas, taču tas palīdz viņām pilnveidoties un sniedz motivāciju turpināt savu darbību ar lielāku atdevi. Protams, ir gan pozitīvs un gan negatīvs, bet ja viss būtu ļoti labi, tad acīm redzot mēs būtu sliktas. Bet tā kā ir gan pozitīvs, gan negatīvs, tā ir sava veida harmonija. Un mēs uzklausām tos pozitīvos, mēs ieklausāmies negatīvos un labojam, bet klausamies jau tos pozitīvos, lai saprastu, visumā, cik es esmu nopratusi, tad ir diezgan atsaucīga publika un mums diezgan labi virzās visus priekšu. Ir visādas atsauksmes, daudz priecājas, ka meitenes dejo un tā, kad ir interesantākas spēles, bet, protams, ir arī negatīvās atsauksmes. Bet, mēs to uztveram tikai pozitīvi, jo tad mums ir mērķis izaugt. Katram patīk kritizēt un, mēs ieklausāmies un tāpēc arī augam. Lielai daļai meiteņu treniņus ir grūti apvienot ar mācībām, taču tas neliedz viņām turpināt darboties un sasniegt augstāku izaugsmes līmeni. Ir diezgan grūti, bet, kā es saku, jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt. Reāli, ja mācās, dara, un ja tu vari atļauties, ka tev no brīvā laika, tad reāli var, bet es nevaru. Tiešām ļoti grūti. Jau no pašiem pirmsākumiem meitenes ir pierādījuši savu patstāvību un ar darbiem apliecinājušas, ka ar ierobežotiem līdzekļiem un lielu gribas spēku ir iespējams panākt vēlamo rezultātu. Tiekamies BK Vijā mājas spēlēs!